Sveiki, es gribu jums pastāstīt par vienu dienu manā dzīvē. No rīta es eju uz virtuvi gatavot brokastis, mani sagaidās suns Redži un kaķis Bārciks. Kaķis skaļi ņaud un prasa ēst. Bārciks paudi katru, kurš iet uz virtuvi, lai katrs viņam kaut ko iedod. Visvairāk Bārcikam garšo vistas gaļa. Redži es dodu gaļas pastēti, bet sausa bārība viņā uz tavu šķīvi visu dienu. Šajā laikā es gatavoju omlēti. Paidoši mēs ar Redži ejam pastaigāties. Ja Redži ķiepas ir netīras, es tās mazgāju. Pēc šīs procedūras Redži pieprasa gardumiņu. Redži ir Jorkšīras terjers, viņš ļoti skaists, mīļš un rotaļīgs. Mēs ar vecākiem vadījām Redži izstādes 2 reizes, un katru reizi viņš vinēja. Par pirmo vietu savā sugā viņš saņēma medāļu. Bez šo laika viņš starp visam sugām saņēma 5. vietu. Mēs visiem bijām priecīgi, jo Redži saņēma kausu. Lai kļūtu par Latvijas čempionu, viņa jāvinē vēl 3 reizes, tāpēc mēs turpināsim apmeklēt izstādēs. Vēl man ir trusis Gabi. Gabi ir ļoti liela un resna, tāpēc es viņu bieži izlažu no būrīša. Tad viņa lēkā. Viņu katru reizi dzenā Bārciks un Redži, un viņi visi 3 skraida pa visu dzīvokli. Gabi ir slinks trusis ar sarkanām acīm un baltu pukainu kāžoku. Es cenšos viņu nepārbarot, bet ja Gabi izsalkusi, viņa sāk krātīt burīti, un man nākās to barot. Laiks ir pusdiena, man blakus sēž Redži. Viņš skatās man acīs un prasa kaut ko garšīgo no galda. Ārā ir brīnišķīgs laiks, mēs ar Redži ejam pastaigāties ilgāku laiku. Atgriežoties mājās, mēs ejam spēlēties. Viņa mīļākā rotaļlieta ir Miks sunītis. Tā ir dāvana dzimšanas dienā. Tagad es iešu lasīt savu mīļāko grāmatu Eragons. Grāmatai ir 4 sēmi. Es lasīšu 1. sēmu, bet plānoju izlasīt visus 4. Es cenšos lasīt katru dienu vismaz 15 lapas puses, bet varu izlasīt 100 lapas puses. Tā ir fantastisku piedzīvojumu grāmatā. Tā ir par zenu Eragonu un viņu uzticīgu puķi Safīru. Parasti vakaros ar Redži pastaigāties iet mamma, bet es atpūšos un skatos televīziju. Bārciks ir liels palaidnis. Vakaros kaķis trāko, viņš skraida un lēka pa visu dzīvokli. Šajā situācijā Redži nevar palikt vienaldzīgs un pievienojas. Virtuvē es gatavoju sviestmaizes. Ap 11 es iešu gulēt.